Labdien! Šodien mums ir izdevies dabūt šo skaistuli Fotonu izmēģinājumu braucienā. Fotonu Tunland G7. Pilnvērtīgs džips uz rāmja ar pilnpiedziņu, apstrādāts arī ar NHO pretrūsas līdzekļiem. Mēs viņus šodien, protams, kad neredzam tos pretrūsas līdzekļus, bet šeit ir jūtams, jā, tas vasks. Vizuāli auto diezgan pievilcīgs, kaut arī Ķīnas ražojums, bet man patika. Man patīk vairāk par Isuzu, ko arī sākumā bija domājis iegādāties un izmēģināt, bet es noslēdzos tomēr uz 5 pilnvērtīgām vietām. Kā arī redzam, šeit mums jau ir mazuļi, mazuļu krēsls un viens aizpildīts krēsls ar mazuli. Tā kā šeit pilnīgi pietiek arī vietas mazuļiem. Turtiņas ir ciet. Tā, uz doto brīdi mums ir Emplis S riepas, 18 colu diski. Apskatīsimies sākumā nedaudz no iekšpuses. Mazulis guļ. Visi elektriskie logi. Diezgan glamūrīgi ādas sēdekļi ar durvju apšūmiem. Stūre multifunkcionāli. Pietiekoši liels displejs. Šis mums ir 6 ātruma manuāls. 2-litrīgs dīzelītis. Tā. Aizmugurē arī skaisti sēdekļi. Šoferkrēsls elektroniski vadāms. Tas ir ok. Tagad pavērsim vaļā motoru pārsēgu un paskatīsimies, kas mums rādās apakšā. Iemācīsimies no sākuma viņu atvērt. Vēl neesmu vēris. Ok. Pirmajā brīdī liekas, ka tas ir milzīgs Tātad 1, 2, 3, 4 un 8 V8 dzinējs. Bet ne. Tas ir 2-litrīgs dīzelītis. Jā, tas ir 2-litrīgs dīzelītis, kurš pilnībā normāli brauc. Es nezinu, pilnīgi attiecībā pēc patēriņa. Sakarīgs dzinējs. Viens bonus plus, ko es uzreiz sapratu, kas būs šim auto, ir ļoti grūti nozagt kvēpa filtrus, jo tie jau ir integrēti faktiski izplūdes kolektorā iekšā zem pārsegu, kurus no apakšas nevarēs izāģēt. Par dzinēju nedaudz tas ir it kā Cummins ražojums, pēc Cummins amerikāņu patenta, bet ķīniešu izpildījumā. Tāpat Bosch degvielas sistēma varam redzēt. Common Rail dzinējs. 4 cilindru, ap 160 zirgspēkiem laikam viņam bija. Jā, 120 kW, 1,96,8 litri, tātad 2-litrīgais 120 kW, pēc 4000 apgriezieniem, 4 cilindri. Interesanti, kad pēdējiem ar Isuzu intercoolers starp dzesētājs nāk ar šķidrumu dzesēšanu. Viņš nav vairāk šeit, tātad jūs viņu nesasitīsiet. Uzbraucot virsū stirnē. Intercoolers jau ir šeit augšpusē dzesējās ar antifrīzu motora dzesēšanas šķidrumu. Šeit mums ir kondicionēri, radiatori, iekšā varam redzēt. Jā, viss tas tur pa vecam. Šis te bačoks noteikti lietpratēji sapratīs. Šis nav mainījies, šis nāk, man nemaldos no Vācijā, bet jā, redzam, jau slapš mitrs. Labi, to mēs piedosim. Kas vēl? Viņa pazīstams, jā. Jo kārba arī ir laikam vācu ražojums. Katrā ziņā šis auto ir salikts kopā vairāk no
teiks, vairāk no visādām mašīnām, bet šeit nav nekas tāds, kam varētu neuzticēties. Vienīgi plasmas detaļām kaut kādām, bet to mēs vēl nezinām, jo auto ir pavisam nesen Latvijā un grūti saprast. Bet dzinējumi kārbai es uzticētos. Es personīgi izvēlos manuāli. Tas man tomēr liekas uzticamāks un ilgmūžīgāks arī pret nevīžīgo lietotāju apkopi. Ja gadījumā. Tā tad kravas kaste 1,50 m plata, gara, un garums bija 1,50 m vai ar kaut ko, bet gandrīz kantaina tā kastes forma ir pilnībā pietiekami. Ražotājs saka, ka var veikt 900 kg un varētu pat vēl droši uzlikt vairāk. Standartā šim auto nāk jau apstrāde, kā redzam. Ļoti viegli aiztaisās kameras. 3D spoguļos un priekšā. Standartā āķis nenāk, bet to būs jānopērk par 550 vai 600 eiro. Tā, sīkumos viss. Paldies. Dosimies tālāk testa braucienā. Jā, un tas nav V8. Tas ir 4 cilindru dzinējs.